Par uzņēmēju izaug tas, kam pietiek dūšas un gribas spēka. Tā uzskata Talsu novada pašvaldība, jau 5. gadu pasniedzot Talsu novada uzņēmēju gada balvu. Šoreiz tie, kam drosme iet uz priekšu par spīti visam, kam ne tikai biznesa ideja, bet arī mugurkauls, pulcējās Dundagas kultūras pilī. Un svinīgajā apbalvošanas ceremonijā par gada lauksaimnieku atzīts Sieroipas Silmači, bet par gada turismu uzņēmēju Jānis Dambergs, kurš ir jūras mājas Dzelmas Mazirbeja īpašnieks. Viņš Lībiešu krastā ir ienācējis jau 10. gadu un joprojām ar vienu kāju Rīgā. Es vienmēr esmu teicis, ka ir jāliek lietām ļoti augsti mērķi. Un, kā mēs skatāmies, kas ir 10 gados paveikts, jau no vienas puses ir paveikts ļoti daudz, no otras puses varbūt pat varēja paveikt vēl vairāk. Man arī tāds ļoti mīļš teiciens ir, kad jebkura apstāšanās, tas ir beigu sākums, līdz ar to ir jāiet uz priekšu. Kā gada uzņēmējs piekrastes zvejniecībā zivju apstrādē sumināta Mērsraga pagasta zvejnieku saimniecība Vilnis, un Jurģis Elsons ir jau 5. paudzes pārstāvis, kas dzīvi saistījis ar jūru. Par gada mājražotāju atzīta Elvita Kūko no Rojas puses, bet par gada jauno uzņēmēju sabilniece Anete Kotāne. Tā ir liela atbildība, jo man ir jātur līdzi ir ilgspējīgajiem uzņēmējiem, bet šis man ir tāds pats sākums, kaut kas jauns, un šis pasākums arī mazliet man iedrošināja darīt lietas vairāk. Cerams, ka man viss izdosies un piepildīt manus mazos mērķus un pa maziem solīšiem iet uz priekšu. Balvu gada tirgotājs pakalpojumu sniedzējs saņēma zemnieku saimniecība Paegļi, kam pieder kafejnīcas Ķīvīškroks un Pannas. Par gada ģimenes uzņēmumu atzīta lauku saimniecība Kurzemnieka Lībagu pagastā, bet par gada ilgtspējīgāko uzņēmumu Sijā Talsu bioenerģija. Vairāk kārtīgi bijuši ļoti grūti brīži, bet mēs plinti krūmos neesam metuši, esam ķepurojušies un izķepurējušies, tā izskatās. Man liekas, es pieļauju, varbūt es kļūdos, bet jūs neesat tā nozare, kas ikdienā saņem daudz iedzīvotāju paldiesus, vai ne? Kādu laiku jā, bet es domāju, ka pēdējie gadi principā ir mainījušies diezgan būtiski. Kādus gadus 5 sūdzības neesam saņēmuši. Nevienu. Savukārt gada darba devējs ir Sijā Brabantie Latvija, kas nodarbina 147 darbiniekus. Viņi arī pagājušā gada 2. labākais darba devējs Kurzemē. Uzņēmēji saņēma arī vairākas simpātiju balvas un Talsu novada pateicības rakstus. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.